ceru, ka skaņa būs laba un vējš netraucēs. Bet, jā, šodien ir pagājusi pirmā diena Maldīvās. Kādas manas sajūtas, es nevaru aprakstīt kādas manas sajūtas, jo mans sapnis ir piepildījies. Šis bija mans sapnis jau no mazotnes, tieši šāda veida ceļojums uz šeieni, kad es jau biju maziņa. Es atceros, ka es sēdēju Engurē un es domāju, kā būtu uz salas, kaut kur tur prom tālumā, zilajos ūdeņos, baltajās smiltīs, Maldīvās. Es vispār pat nezinu, kur es redzēju, kad ir tādas Maldīvas, kur teica kaut kādā filmā, ir skatījies vai es pati, es nezinu. Bet reāli maziņa es jau domāju, kā būtu šeit dzīvot, ko cilvēki šeit ēd, ko viņi šeit dara, kāda ir tā saule šeit, un man beidzot ir iespēja to piedzīvot. Jā, ir ritīgi krūti aizbraukt uz dārgām viesnīcām, kas būs mans nākamais 100% piedzīvojums. Bet pirmo reizi es tiešām vēlējos redzēt, kā šeit viņi dzīvo, ko viņi dara un kāda ir tā īstenība, jo skaistas vietas, skaistas viesnīcas mums ir visur pasaulē. Bet tieši tā pieredze, kā viņi šeit dzīvo, jo mēs esam uz salas, uz vietējās salas, vietējie cilvēki šeit dzīvo. Un, jā, un es tiešām, man pašai katru reizi, kad kāda mana manifestācija man piepildās, man ir viens liels pierādījums, ka viss notiek tieši tad, kad tam bija jānotiek, es biju tikai šogad gatavā kaut ko tādu darīt, jo iepriekšējos gadus varbūt es nebūtu tik laimīga un pateicīga, un man būtu tāds, ko tā mazā Alis tur gribēja dzīvot tur ar vietējiem. Bet tagad es esmu tik laimīga, ka es iedēvusi mazai Alisai šo prieku un laimi, un ka es esmu arī iedēvusi lielajā Alisai, jo kurš jau redzējis no storijas, es jau ik pa laikam paraudu, jo pirmkārt kā var neraudāt par kaut ko tik skaistu, vienkārši paskatieties, un es pagriezīšu īstenībā kameru otrādāk, jo es sēžu te pie vienkārši pludmales. Lasīju grāmatu. Vispār šo grāmatas visu laiku kaut kādas lapusītes tik palasu, kaut ko sev pati atgādina. Ļoti forša grāmatas jums iesaku, ļoti forša sieviete. Dzeru savu kokonotu. Vispār garšo pilnīgi citādāk. Labi, es nerunāšu par tiem, ko var nopirkt Rimi un Maksimā, bet Stokmanā, kad es pērku, tad ir bišķiņ līdzīgāk. Bet jā, es vēl vispār mēs cenšamies daudz ko izmēģināt, ja, un es pat kolu dzēru, jo parasti jau tā saka, ka kaut kur citur garšo citādāk. Un es biju sagriezusi sev dragon fruit, es negribu tagad ņemt ārā no maisiņa, jo viņš ir ļoti sulīgs, bet vispār nekāda garša. Tā, ka, ļoti sulīgs, ļoti forši, fresh, ja ir karsts, tad lieliski var paēst savā veidā. Nevar saprast, vai man šis ir apnicis, vai tas ir no dragon fruit. Jo es pirmīt taisīju jums kontentu, un jā. Bet tas, ko es vēlējos paturpināt ar šo, ka tiešām turpiniet ticēt saviem sapņiem, turpiniet ticēt jebkurai lietai, ja jums tiešām pat neliekas tas iespējams. Jums nav jādomā, vai tas būs iespējams vai nē. Jums ir tiešām tikai jāgrib, jātic, ka jūs to darīsiet, ka jums tas būs. Un atcerieties vienmēr uz visu dzīvi, ka tā ir jūsu dzīve. Tā nav neviena cita dzīve.
pilnīgi neviena cita dzīve, ne tavas mammas, ne tava tēva, ne tavas māsas, brāļa, omas, neviena. Tas esi tu un viss. Un tu vari dzīvot savu dzīvi, kā tu vēlies, tev var būt savas vērtības, kādas tu vēlies, savas vērtības. Un tad, kad tu reāli to visu tādu paņemsi, kad, tā ir tava dzīve, tad arī diezgan vairāk tev viss sāks dzīvē nostāties. Es kādreiz domāju, ka izvēlēties citus cilvēkus, ka tas ir tāds, kā tu esi draugs, tu esi ģimenes loceklis, ka tas ir tā normāli, bet ir momenti, kad ir, tagad es to esmu beidzot sapratusi, ka nē, ir jāizvēlās sevi paši, ne jau tāpēc, ka tu esi tur iedomīgs vai ko, bet tāpēc, ka tā ir tava dzīve, tavas izvēles un ja pat tās ir sliktas izvēles, no tām izvēlēm tu mācīsies un kaut ko sapratīsi. Tā kā ticam tiešām sev. Es zinu, jā, daudz no jums saka, pat ļoti interesanti, jā, kad, daudz saka, jā, bet tik ir tik grūti noticēt. Bet izmainiet domāšanu, ka tas ir grūti noticēt. Tikpat kā jūs sakat viegli, ka tas ir grūti noticēt, jūs varat pateikt, ka tik viegli ir tam visam noticēt. Tā kā jūs sapratāt, vai ne? Es ļoti ceru. Bet, jā, tikko arī pat lasīju grāmatā. Man vispār patīk šī grāmata, jo visas grāmatas, ko šādu veidu es lasu, man ļoti man pašai tā kā, atgādina man par tām lietām, ko varbūt ikdienā dažreiz es aizmirstu. Un, lai arī cik ļoti es šajā, Dievs, man gribas raudāt, ka šajā gadā es esmu tik ļoti strādājusi ar sevi. Ļoti konstanti ar coachiem, retrīti, visādas prakses. Tik un tā, atbraucot šeit, es jūtu, ka man vēl ir jātiek ar kaut ko galā, kas man iekšā ir, un tas nav slikti. Tas ir labi, un tas ir ļoti labi, ka es saprotu, un arī, ja tu, mīļais draugs, saproti, ka vēl joprojām kaut kas tevī ir, kaut kas tāds, kas liekas, ka... Es tikko domāju, to es sāku slīties, bet... jā, kad kaut kas tevī vēl sāp, tad pastrādā ar to, face it, un... viss izdzosies, viss būs labi. Tā kā gads ir rīķīgi, krāšanas gads. Un grūts gads, bet ļoti labs, tāds auglīgs gads. Un ir vēl viena lieta, par ko es vēlos ar jums padalīties. Mans lielākais mērķis braucot uz šeieni, es gribu jūs iedvesmot, kāpēc es to stāstu. Es vēlos rakstīt savu grāmatu. Grāmatu jums, ko varēsiet jūs izlasīt, ko varbūt vēl daudz no jums nezinu. Es viņu jau esmu mazu melnrakstu uzrakstījusi. Es gribēju šodien sākt rakstīt, bet pirmā diena bija... Mēs visu kaut ko darījām, mēs ārprāts, es snorkelēju ar mantrām. Tas bija tik skaisti, Dievs, par to man būs jāuzfilmē pēc tam vēl viens video par vispār visas tās aktivitātes, ko mēs šeit darām, ir vienkārši burvīgs. Un, jā, runājot par grāmatu, ka, jā, es gribu to sākt, vai es to publicēšu kādreiz, es nezinu, bet es vēlos to izdarīt, jo šodien arī vienai no dalībniecēm stāstīju, ka īstenībā tās lietas, kas mums riebjās un kas varbūt mums nepatīk, īstenībā ir tās lietas, kas mums reāli patīk un varbūt mums pat padodās. Tas ir tieši tāpat kā ar grāmatām. Līdz 22 gadiem, 23 gadiem man riebās grāmatas, man riebās lasīt, likās tas muļķīgi, es pazaudēju savu laiku. Un
tas ir, tā kā tiešām muļķīgi, bet tad es sāku to darīt. Es sāku vienkārši lasīt tādām tēmām, kas man es izlasīju pirmo grāmatu, un redzu, vau, pagaidi, bet man laikam patīk lasīt grāmatas, man laikam tas liekas forši. Varbūt tāpēc, ka tas temats man patīk, un es jūtos kā zivs ūdenī. Un man atnāca šis lēmums, ka es vēlos uzrakstīt grāmatu. Un es vēlos iedrošināt tevi, kas tagad šo visu skatās un klausās, ka varbūt tomēr tā lieta, kas tev reāli pesī vai nepatīk, varbūt īsībā tu esi meistars tajā. Es nesaku, ka es esmu meistars grāmatu rakstīšanā, bet es noteikti to izdarīšu, ja ne pat jūsu dēļ, nevis tā kā jūsu dēļ, bet priekš jums, bet varbūt vairāk sevis dēļ. Tā kā tas arī ir tāds. Bet šodien meitene pateica, ka viņa gribētu izlasīt man grāmatu, man vienkārši ir tāds, vau, tā kā daudz par to nezināju, tā kā pirmo reizi tā pateica skaļi, un es jau dzirdu, ka gribētu izlasīt, tad man iepriecina, tā kā jūs redziet, jūs nezināsiet nekad, kā tas dzīvē jūs var aizvest, kad jau es neesmu pat uzrakstījusi, ka jau kāds grib izlasīt. Tā kā tā, sekojiet tiešām savai sirdī, saviem sapņiem, jo you never know, kad tu sēdēsi Maldīvu salās, šādu skatu un raudāsi aiz laimes, tā kā, jā, es ceru, ka tev tas noderēja un tiksimies nākamajā video.